Labrīt visiem! Es nezinu, kā iesākt šo vlogu, jo šis grafiks ir dīvains. Es esmu ļoti pievērsusies mana Baibuks kanāla video veidošanā. Es cenšos ievedot vairāk laiku, vairāk mīlestības šajās video. Un man nesanāk vlogot, jo mana diena ir diezgan garlaicīga, bet kāpēc es nevarētu pat to garlaicīgo dienu parādīt? Un šodien mana fotografēšanās, tāpēc es šodien eju uz skolu, un es izdomāju, ka es varētu pavlogot priekš jums. Es esmu pabeigusi savu make-upu. Es vienkārši uzliku sejas make-upu un vienkārši skrubsturus, neko citu es neliku. So, jā. Un tagad es iešu paēst un braukšu uz skolu. Čau visiem! Es jums neparādīju savu ceļu, bet es esmu mājās ar saviem foršiem svorkiem. Es to ļoti dievinu. Un tagad ir 15 minūtes pāri 3. Un es domāju uztaisīt sev pusdienas, pasēdēt tā lejā čiliņā un paskatīties televizoru. Un, jā, šodien bija fotografēšanās. Es gribēju paprasīt kādam, lai nofilmē, kā mani fotografē, bet es esmu telefonu klasē, un es pavisam aizmirsu, bet es domāju, tas nekas. Es pagatavoju vičī pelmeņus ar vistas gaļu. Update! Kaut kas acī iekrita. Šobrīd ir tas dienas moments, visforšākais moments, jo es ēdīšu saldējumu. Jeb atpūtīšos. Šis kāds bija dīvains, man ir svārki. Tā kā es te nesēžu plikas savu. Jā, es esmu svārkos. Zēli guļu gultā, šis ir vienkārši. Jā, šodien ir izdevusies diena. Par kas bija fotografēties, un uz skolas foto un tā. Visi debilākais ir tas, ka tu pasmaida, un es smaidu, un es nezinu, kā es izskatos. Ja jūs tā jūtaties, ka jūs skolā fotografē, tad rakstat komentāros lejā, lai es zinātu, ka es neesmu vienīgā. Jo tā ir tā sajūta, kad tu taisi selfiju, tu sev redzi, un tad ir tāds, un tev ir super selfijas, tu labi izskaties. Bet, kad tev skolā fotografē, tu pasmaidi vienalga kā šitā, ko parādu. Tas ir smuki, jā, un tev nofotografē. Un tad, kad iznāk bildes, tad ir tāds, jūs varējāt normāli bildi. Jā, tāpēc es baidos saņemt bildi. Diemžēl. Es pildu māju darbu šobrīd, un es šodien paņēmu grāmatu. Toms Gates, visi lieliski it kā. Grāmatu iegūsi Roland Dahl Funny Prize. Rakstnieks, kas sarakstījis, nav nejausmas. Liza Pīčone. Un es mācīšos, un es gribu ieteikt jums vienu lietu, ko jūs varat darīt, tā ka jūs mācāties, jums patīk klausīties mūziku. YouTube'ā, piemēram, uzrakstat vienalga vai atrodat jebkādu dziesmu. Pilnībā vienalga. Un šeit starp YouTube un starp punktiņu un kuri.com uzrakstat repeat, enter un pagaidiet un jums atvērsies
Nu, atveries šāda te mājaslapa, Listen on Repeat. Jūs varat ielgoties, var reģistrēties, un jūsu dziesmas skanēs vairākas reizes, kā jau redzat, man jau pirms tam ir bijuši 42 repeat. So, lūdzu jums hacks, un es šobrīd arī klausos jau 8. reizi. Es noderēju. Vispār man vajadzētu izmācīties un sākt filmēt video nākamajai nedēļai. Bet man vajag paveikt mājasdarbus. Es gribēju jums parādīt kaut ko, par ko es esmu super priecīga. Es gribēju vlogot sestdienas svētdien, bet es to nedarīju. Man ir mazs draugs. Ir tā, ka man nevar istabā likt puķis, jo es viņas nekaušu. Es neliešu viņam ūdeni, bet kaktus ir perfekts, un viņa puķa potiņš vispār. Un viņš vienkārši stāv uz plauktiņu, un viņam neko nevajag. Vienreiz nedēļā mazliet ūdeni uzliet. Mana mamma paņēma savādāku priekštevību. Tur bija lielie kaktusi, bet es gribēju pa 10 eiro, tādu lielumu. Bet es domāju, kāpēc mums vajag jāpērk lielas kaktus, jo mēs varam tādu pašu maziņu nopirkt par kādiem 2 eiro. Un viņš pats vienkārši izaugs, un tāpēc mēs tā arī izdarījām. Hei! Es saplānoju klases vakaru. Rītdienai es domāju, ka es rītā arī vlogošu. Un ir tā, kad es braukšu uz veikalu. Es tagad braukšu uz veikalu, lai nopirktu visu kaut ko klases vakaram. Tagad ir 6:30. Vispār man istaba ir mainījusies diezgan. Šeit kādreiz bija tas. Wow, cik smuki. Un tad esmu es, kura brauks lejā no kalna. Man nevar redzēt kājas, kā es to parasti rādu, tāpēc, kad reāli man ir soma. Atvērtas priekšu! Es brīnos, kā es neesmu vēl nositusies. Reāli, es ar vienu roku braucu. Jūs mani dzirdat, jo es braucu pa tādu interesantu vietiņu. Es nebraucu tur, kur parasti es braucu, kur ir zemes ceļš, bet es braucu pavisam citu virzienu, un es braucu uz Maksimu. Mans OOTN, jeb Outfit of the Night, ir džemperis, zilbikses, un reāli sportiskas zilas botas, jeb sporta botas. Tā, ka es ceru, es nenositīšu šādā veidā, bet nu. Es esmu saucamajā Jelgavas Mīlas alejā, kur ir tie tā kā 2 gredzeni kopā uztaisīts no krūmēm. Un es vienkārši braucu caur tā ar kokiem reāli. Tik super izskatās. Wow. Tas varētu būt īstenībā thumbnail. Jei, sanāca. Un es tūlīt būšu pie Dobeles šosejas Maksimas. Es domāju, teikt to vai neteikt. Bet jā. Šis atbrauc kaut kādu shortcut, vienkārši pa īso. Caur pagalmiem es nebraucu, bet vienkārši pa īso aizbraucu. Caur zinām ceļu. Varēju vēl kaut kā apgriezt, bet es to nedarīju. Like Cheetos. Like reāli. Tas ir viss, kas viņiem ir.
Pasaka, viņam nav čītos nopietni. Normāla lieluma. Vai kam pietiks? Ko lai pērk? Jūs mani dzirdat? Diezgan liels vējš, bet man roka priekšā, es domāju, ka jūs mani dzirdat. Es biju Maksimā, es tagad braucu tieši par to pašu virzi atpakaļ. Un ir tā, ka reāli es veikalā, tagad ir 7. Ja es 6:30 izbraucu no mājām, diezgan tuvu tas sanāk. Nekā tur apkārt braucot, es pa īso izbraucu, jo zināju ceļu. Un reāli es pie konfekšu stenda stāvēju 10 minūtes un domāju, kādas konfektas pirkt. Jo es rīkoju klases vakaru. Es esmu ļoti atraktīvs cilvēks. Man ļoti patīk visu kaut ko rīkot. Un man pajautāja, hei, vai tu rīko klases vakaru, jo visu nedēļu runāju par klases vakaru. Un es teicu, nē, man neviens neko nav teicis. Un tad tu mums uz rītdienu uzrīkosi, vai vadīsi klases vakaru kā vadītāja amatā. Un es teicu, nu jā, ok, bet ko mēs tur darīsim? Un nu kādas spēles un tā. Nu, man vajadzēja līdz 8 vakarā skolotājai atskaitīties. Ko mēs klases vakarā darīsim, lai nav tā, ka mēs vienkārši visi atnākam un bļaustamies, nevienu neklausām un kaut ko tādu. Un tad es domāju visādas spēles un visu kaut ko. Un tad man bija tāds, es esmu izdomājis vismaz kādas 11 spēles. Es domāju, nu, bļāviens, ko lai es daru tādu, lai es izdomātu klases vakaram normālu tēmu. Un es izdomāju trako spēļu klases vakars. Tāpēc, kad ir tādas spēles paši izdomātas un arī tādas, kuras man palīdzēja sarīkot mamma. Un tas nozīmē, ka mana mamma ir vecāka gadagājuma cilvēks un viņai sēdienas skolā, kad viņa bija skolotāja un vispār skolā klases vakaros, taisīja arī pati rīkoja, visu kaut ko viņa tur darīja smieklīgu. Un viņa man pastāstīja vienu spēli, pāris spēles. Es vienu ierakstīju, es domāju, ka pārējās es nerakstīšu, jo viņām ir tādas diezgan dumjas spēles. Nav superdumjas, ir tādas, normālas, tāpēc es paņēmu vienu no tām, bet tā ir ok. Dīgi, es varētu jums pastāstīt visu klases vakaru gaidu, visu, kā es izplānoju šai vlogā, bet es saprotu, ka manas klases biedrenes skatīsies. Tas man tikko pieleca, un tas ir domāts tā kā pārsteigums, ko mēs tur darīsim. Un tāpēc ir tā bļāviens, jeb ārprāts, viņas taču redzēs. Es gribēju pastāstīt jums visu smalki un sīki, un tad es sapratu, jā, tā meitene skatīsies, tā meitene skatīsies, un tā meitene skatīsies. Tāpēc es domāju, labāk šo sarunu neturpināsim, un es jau gribas pusceļā esmu atbraukusi, runājoties te ar jums. Un man ir ļoti liels prieks. Es esmu atpakaļ mājās un laika reāli ir 7:30. Es jau kādu laiku esmu mājās, jo, spēju mazliet vakariņas, cik tur 5 pelnīt. Tas arī viss. Un šeit ir lietas, ko es nopirku. Tas ir mana jauno maku. Jā, es tikai nedrīkstētu rādīt, jo es zinu, ka mans klases biedrenes visu to redzēs, bet, ja viņas atnāks uz klases vakar, tad tas jūs sagaida rīt. Es domāju, šodien samontēt šo vlogu un, jā. Glāzīts, jo es tāpat zinu, ka neviens par traukiem nepadomās, visi ēst paņems. Kaut es uzrakstīju, kad vajag traukus. Tad, kā mazīt tad ir konfektes un kaut kas sev. Ceļgumijā. Es gribēju tādu īstu ceļgumiju, tā kā plastisku gabalu, un tad es atradu šo. Labi, tagad es domāju šo vlogu beigšu, jo es iešu klases vakaram cept keksiņus. Un tad jau tāpat teiktu tā, tāpēc tā tagad. Tiekamies rītā ar jaunu vlogu.